Daugavpils Universitātes studente Zane Puga nesen saņēma Daugavpils Universitātes augstāko atzinību – studentu padomes gada balvu. To piešķira aizvadītā gada veiksmniekiem. Šī balva par ieguldījumu mācību iestādes attīstībā un popularizēšanā Daugavpils Universitātē tiek pasniegta jau 3. gadu. Kristāla ābols kā apbalvojums izvēlēts tāpēc, ka tas simbolizē jaunības maksimālismu un uzdrīkstēšanos. Es esmu ļoti pārsteigta, jo es to nebiju gaidījusi. Es pati aktīvi iesaistījos citu studentu izvirzīšanā šai gada balvai. Tas ir lielākais gods, ko vispār students, kas studē Daugavpils Universitātē, var saņemt. Un tāpēc es esmu ļoti saviļņota un ļoti pārsteigta. Zane ir absolvējusi Jēkabpils valsts ģimnāziju. Šobrīd viņa ir Daugavpils Universitātes bakalaura studiju programmas 2. kursa filoloģijas studente. Un man arī piesaistīja studiju programmas. Es studēju vācu zviedru filoloģiju. Un tā ir īstenībā ļoti reta iespēja studēt šādā kombinācijā tieši šīs svešvalodas. Un tāpēc man likās, kāpēc ne? Es esmu ļoti apmierināta ar savu izvēli. 1. semestrī studēju Zviedrijā, Erasmus programmā. Tas bija iespējams bagāts laiks, un man ļoti patika. Un es arī ļoti labprāt gribētu nākotnē sadarboties ar šo valsti, iespējams, varbūt vēl kādreiz studēt tur. Zane atzīst, ka vidusskolēniem nav viegli izvēlēties, kur tālāk studēt. Viņas izvēli ietekmējušas augstskolas atvērto durvju dienas. Tajās jaunieši var uzzināt par augstāko mācību iestādi, par tās piedāvātajām studiju programmām un iespējām kļūt par studentiem. Ilgi nevarēju izdomāt, ko es gribu studēt, kur es gribu studēt, un tad es atbraucu uz atvērto durvju dienām. Un tur mani vienkārši pārsteidza tas siltums, kā mūs uzņēma. Topošā filoloģija uzskata, ka arī Latgalē ir augstākās mācību iestādes, kuras piedāvā iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību. Viņi ir apmierināti ar izvēli studēt Daugavpils Universitātē. Šobrīd es studēju 2. kursā, un jau no paša sākuma, kā es sāku savas studijas Daugavpils Universitātē, es cenšos ļoti aktīvi iesaistīties visos pasākumos un arī saprotu, cik ļoti mums ir paveicies šīs universitātes studentiem, jo vienkārši pasniedzēji ir tik jauki, atsaucīgi un izglītības līmenis ir ļoti augsts. Tas ir vienkārši burvīgi, ka šāda universitāte ir arī pie mums šeit Latgalē. Nākotnes ieceres Zanei Pugai saistās ar studiju turpināšanu magistratūrā, kā arī ar darba iespējām ārzemēs.